Oi, es pagriezu. Tās liecības droši vien ir daudz. Man dzird? Jā. Tā kā man uzrunāja, kā viena māsa teica, jā, kad reizēm liekas, ko lai es liecinu, tā kā nav jau nekas tāds. Man nekā tur nedziedināja Dievs no baigās. Tur tādas slimības un ko lai es liecinu, bet, kad īstenībā mums katram ir ko dot, un tas pirmais ir tās sirds izmaiņas. Un tā kā mēs katrs varam kaut ko liecināt, ko Dievs mums ir darījis, bet es gribēju tieši konkrēti tagad liecināt par to, kā Dievs man atbrīvoja no tādas formalitātes, ka man bija ar viņu. Tas man tās attiecības ar Dievu ilgu laiku bija tāds, ka man jau sāk tā kā apnikt, kad es krīt uz ceļiem, jo tā ir jādara, lasu Bībeli varbūt. Nebija tā, ka man negribējās galīgi, bet bija ļoti bieži tie brīži, kad man negribējās ne lasīt, ne lūgt, neko darīt. Un man tas jau vien brīdi jau bija tā, es atkal krītu uz ceļiem, un es jau iekšā zinu, ko es teikšu. Es jau pirms eju uz to paklājiņu, es jau skaņu jau atkal, es atkal teikšu to pašu. Man pilnīgi tas sāk kaitināt, tā ļoti kaitināt, ka es nevarēju jau vairs to tā izturēt. Es, protams, par to ilgi lūdzu. Bet tas bija tāds ilgs ceļš, un es ticu, ka es gribētu iedrošināt, ja kādam kaut kas tāds ir, vai ja kāds varbūt, kurš klausās kaut ko tādu patreiz varbūt cīnās, ka viņš gribētu, lai Dievu būtu tās dzīvākas attiecības, bet viņš jūt, ka visu laiku tev ir tā formalitāte, ka viņš tev ir tāds formāls tēls vienkārši, kad turpināt darīt pat tad, ja tev liekas, es nevaru. Es tiku, kad tas tev var vest uz atbrīvošanu, kad pat tad, ja tev šķiet, ka traucē, ka tev traucē tā formalitāte, tev vienkārši tu vairs nevari pilnīgi jau izturēt, bet tik un turpināt darīt, turpināt lūgt, jo kādā brīdī Dievs var pārvērst tavu sirdi un var darīt tās attiecības dzīvākas. Un tas bija arī man tas ceļš, ka es pat kaut vai es negribēju, es darīju. Reizē tas bija ļoti traucējoši, bet es darīju, un es ticēju tā lūkšanas spēkam, kad bija tas evanģelizācijas dievkalpojums ar Nātanu Morisu. Es ieliku tā kā lūkšanā, lai Dievs palīdz man arvien vairāk viņu iemīlēt. Un es nezinu, un tas bija tāds kaut kāds tas manā dzīvē brīnums, man tas ir brīnums, kad es pēc tam man negribās telefonā vairs līst, es vairāk Bībeli lasu. Un es teiktu tā, ka liels traucēklis ir šis te. Mēs nevaram iemīlēt Dievu, ja mēs vairāk veltam laiku telefonā. Un es varu pateikt par sevi, es varbūt tur katru dienu es neskatījos Facebook vai kā. Bet tāpat tās ļoti bieži aizrāvu. Skatījos, sāku tik rullē, skatījos TikTok, it kā jau tu skaties tās lietas, kas ir garīgas lietas. Bet tu redz, es redzu, ka tas nozog manu laiku ar Dievu personīgi. Es ļoti, ļoti ātri ieraujos tajā iekšā, un tas tev ļoti ātri var aizraut. Tas pats YouTube un vienkārši Facebook, sociālā tīkla, viss tas. Un, ja tu vairāk to skaties, tad, protams, kā var iemīlēt Dievu? Ir traucēklis. Viena no tām lietām, ko Dievs sagāz, tas ir elks, kas var būt, kas traucēt attiecībām, dzīvām ar Dievu. Tas bija cilvēks, par ko es vienreiz stāstīju, kad paļāvība bija uz Dievu. Kad sāk Dievs nostūm malā to cilvēku kā elku, tas arī ir nākamais solis, kad tuvāk, lai varētu iemīlēt Dievu. Un tad, telefons arī var būt kā elks, internets, jebkas, kas aizņem viņa vietu vairāk. Un es varu pateikt, kopš es vairāk lasu Bībeli, es priecājos un es slavēju Dievu, ka es varu iet gulēt un domāt par viņu vārdu. Nevis domāt par to, kādas receptes esmu skatījusies, ko es tur esmu, visāds receptīts ēdienam un kas tik tur nav. Un par to jau tās prāts uzreiz tajā ieiet. Un es tiešām slavēju un priecājos un pateicos, ka es kaut vai pat tad, ja es lūdzu it kā to pašu, bet tajā ir dzīvība. Dievs ir iedvesis tajā dzīvību. Un tas ir divas dažādas lietas, ka tu vienkārši lūdzu, jo tev ir jālūdz, vai kad tu lūdz, kad tu gribi to lūgt.
Bet es arī lūdzu, ka es gribētu arī, kad es gribu to gaidīt, to brīdi, ka es varēšu izmantot to brīdi, ka es varēšu ar viņu palūgt. Un Dievs man ir devis arī tāds brīžs, kad viņš dod cilvēks, par ko pateikties, un es jau gaidu vakarā, ka es varēšu par viņiem aizlūgt. Tā kā, es sapratu, ka Dievs darbojās pie manas sirds. Es vienā brīdī to pat tā kā es izjūtu, ka viņš kaut ko dara manā sirdī. Ir, protams, vēl liels ceļš ejams, un es nevaru pateikt, ka es mīlu tā no visas sirds, dvēseles, spēku un prāta. Bet tas ir brīnums, ko viņš jau ir tagad izdarījis. Tātad es ticu, ka viņš var izdarīt vēl vairāk, jo viņš jau ir parādījis, ka viņš var man izraut no tādām nedzīvām attiecībām, ka var tās atdzīvināt. Tā kā, tā būtu tāda liecība, par ko es priecājos, ka Dievs var izmainīt. Jums tikai tā kā jānes ir tas viņa priekšā, kas ir tas jūs, kāpēc tā ir. Kāpēc es viņu nemīlu tā? Kāpēc man ir tās formālās attiecības, ka viņš ir tikai tāds kaut kāds tēls un nekas vairāk? Nes to Dievu priekšā un pacietība. Vēl esot starp dedzīgiem kristiešiem, arī tas ir bišķiņ pamainījies, ka sākumā man bija, kad es biju, mans tēvs ir ļoti, ļoti, ļoti dedzīgs. Un man pat Dievu bērnam esot, es tagad tā skatos atpakaļ, Dievs man parādīja, ka es reizēm aizmūku, kad man jau ir pa daudz. Es domāju, es tik daudz Dievu nevaru panest. Esot Dievu bērns, tik daudz Dievu es nevaru panest. Un tāpat man ir bijis ļoti labs tāds kā attaisnojums iemesls, ka man jāiet ar bērni ir kaut kur, man tas vienkārši tā kā nostumjos malā, bet Dievs jau redz man sirdi. Un tā ir arī pateicība viņam, ka viņš tādā veidā parāda, kāda ir mans stāvoklis, kāda ir mana attiecība ar viņu. Un par to tā kā paldies, arī savā ziņā tētim par to, ka tomēr esot starp dedzīgiem kristiešiem, tavs sirds var tikt iededzināt. Tā kā, aleluja, slavu viņam par to.